Dzīvojam diezgan interesantā laikā. 2024. gadā es tomēr domāju, ka satiksmes ministrs Briškens zaudēs savu amatu un vēl vairāk, ka tiks ierosināts lietas prokuratūrā saistībā ar Rail Baltica. Par Air Baltica pagaidām ir grūti ko teikt no publiski pieejamās informācijas, bet nē. Ministrs palika savā amatā, un šeit rodās jautājums par vienotības atbildi. Un šī gadījumā tomēr ir jāsaprot, ja ministrs ir tik katastrofāli slikts, ne tikai zaudējis uzticību, bet tie, kas ir nozarē, tas, kas notiek un kā viņš kaut vai runā un stāsta, tā nav tikai slikta komunikācija, tas ir ļoti sekls vai nu izpratnes tāds līmenis, vai nu apzināta aizmuldēšana, lai sajauktu kaut kādiem cilvēkiem iespējamo viedokli. Tā ir pilnīgākā tufte, un šī gadījumā tas vairs nav smieklīgi, un vienotībai ir jāuzņemas atbildība. Šāds cilvēks nedrīkst palikt amatā, un ir ļoti nopietni jāpārbauda viņa rīcība, ne tikai kā ministram, bet, protams, ņemot vērā viņa saistību un amatus Rail Baltica, uzbūvējot to, kas mums šobrīd ir uzbūvēts, un ir skaidrs, ka tas vismaz 5 gadus stāvēs bez pielietojuma.